Bez kompromisācijām. Mēs tev palīdzēsim atrisināt tavu problēmu. Mēs palīdzēsim. Ilgi neesam atbildējuši uz jūsu sūtītajiem e-pastiem. Var redzēt, ka daudziem ir nepieciešama palīdzība šajā pasaulē. Daudziem ir problēmas šajā valstī. Un tāpēc Funfats tēv ir šeit, lai jums palīdzētu. Tātad, jautājums skan šādi. Čau, veči! Karoč, ir tāda lieta, ka man atšuj daudzas meitenes, kaut daru visu, ko varu, lai viņām iepatiktos un būt kopā ar viņām, varat ar to palīdzēt. Tātad, šī ir ļoti specifiski. Delikāts jautājums. Un šī situācija varbūt daudz dažādi varianti šajā situācijā. Tu saki, tev atšuj daudzas sievietes. Tas varbūt, tev vajag būt specifiskākam šajā gadījumā. Ja tu, piemēram, tu raksti vairākām pēc kārtas, jā. Un tevi atšuj, tas nozīmē, ka tu neatdod 100% vienai. Tieši tā. Kāds ir pirmais ieteikums, ko tev iesaka Funfats tēv? Centrējies uz vienu individu, uz vienu skaisto džusi un atdod 100%. Galvenais centies noskaidrot pēc iespējas ātrāk, vai viņa ir tā, kas ar tevi gribēs būt. Tieši tā. Pēc iespējas ātrāk, jo tu vari zaudēt laiku, lai ietu pie nākamās. Viss var būt iespējams. Viņa varbūt ir redz citu veci, un viņa varbūt grib citu, un tu maisies tik pa ceļam. Varbūt viņa tikko beidz attiecības un negrib vienkārši neko sakt. Viss var būt iespējams, tāpēc iezonējies uz vienu. Uz vienu. Kāds bija jautājums? Saproti, Dievs ir lēmis dažādiem cilvēkiem dažādus likteņus. Jā. Dažiem ir lemts ēst melnzemi, rakt dārzus. Dažiem ir lemts ēst no miskastēm. Daudzas lietas ir iespējamas, bet tev izskatās ir lemts. Tas ir viss, kas tev... Turpini, 5 sekundes vajag parādīt viņam. Neaizraujies. Jā, tas tev ir lemts, jo, saproti, mēs nezinām šīs pasaules spēkus. Bet varbūt tā nav. Tu vari cīnīties pret šiem likteņiem. Kā to vari darīt? Pirmkārt, ja daudzas tevi atšuj, tātad problēma ir tevi, nevis sievietes. Tāpēc, ka, pieņemsim, ja tevi ir atšuvušas 10, tā teikt, sievietes, tad problēma ir tiešām tevi, un tevi kaut kas nav kārtībā. Tas var būt daudz kas. Tas var būt tavs izskats, tavs stils, tavs dzīvesveids, tava personība. Tas tava higiēna, kā tu kop sevi, vai tu dzen nost bārdu ūsas, kā tava frizūra izskatās, un sievietes pievērš tām lietām uzmanību. Un galvenais arī ir faktors par naudu. Ja tev nav pietiekami daudz naudas, ja tu neesi dāsns, sievietes, protams, ka ies prom no tādiem vīriešiem. Tieši tā, nebrīnies vienkārši, ja tev nav nauda un neviena tevi nevēlas. Saprot, ja tev nauda, tev neviena un neviens nevēlēsies. Tātad, ko tu vari darīt? No iepriekš minētajiem, tā teikt, gadījumiem, tu vari izsecināt, ko tu vari darīt, lai uzlabot šīs situācijas. Humora devu tu vari iegūt no mums, Funface TV, naudu no atalgota darba. Fiziskos atribūtus tu vari iegūt svaru zālē, tas tiešām ir iespējams visiem. Ja tu esi, piemēram, apaļīgs, tu vari sākt arī skriet, kaut ko darīt, lai tu attīstītu savu ķermeni, lai tu kļūtu tievāks vai muskuļaināks. Jā. Bet tas bija tikai mūsu domas. Dari, kā vēlies. Bet cerams, kā palīdzējām. Jā. Viss.